Vai tudo careca. Tie, kas pēc būtības lika pamatu mūsu valstu sākumam, cīnījuši un izcīnījuši mums valstiskumu. Prieš 750 metų šioje vietoje įvyko garsusis Durbės mūšis. Pirms 750 gadiem šajā vietā notika slavenā Durbės kauja, kurį tyrinėtojai vėliau pavadins istorijos stebuklu. Un vēsturnieki to vēlāk nosauca par vēstures brīnumu. Stebuklų todėl, kad prasčiau ginkluota žemaičių kariuomenė, padedame kuršių ir estų, sutriuškino stipriausio to meto pasaulyje karinę jėgą jungtinę Livonijos ordino ir Švedijos karalaičio kariuomenę. Un par brīnumu to nosauc tāpēc, ka sliktāk bruņotie žemaiši, kuriem palīdzēja kurši un igauņi, uzvarēja daudz vairāk apbruņoto un spēcīgāko vācu ordeni, kas darbojās kopā ar Zviedru karalistes karaspēku. Kaip turėjo būti išgąsdinta vokiečių ir jų sąjungininkų kariauna, kad riteriams traukiantis 3 žemaičiai sugebėjo nukauti jų 100. Kā gan vajadzēja būt izbiedētam vācu ordenim un vācu ordeņa karavīriem? Žemaičius! Rakstīja Pēteris Uzburgietis, ka 3 žemaiši varēja uzvarēt 100 vētrošos vācu ordeņa karavīrus. Un tāpēc Durbes kauja tā ir vēsturiska mācība un paraugs, un tas, kas mums ir jānodod nākamajām paaudzēm. Šis brīnums, ko cilvēki ir spējuši izdarīt. Lai dzīvo brīva un neatkarīga Latvija! Te gyvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva! Cienītā Lietuvas Seima priekšstādātājs kundze, godātais Durbes novada domas priekšstādātāja kungs, godātie klātesošie, Durbes iedzīvotāji un Durbes viesi. Šodien mēs esam pulcējušies vietā, kur pirms 750 gadiem notika zīmīgi vēsturiski notikumi. Pirms 750 gadiem, 13. jūlijā, šeit toreizējais vācu ordeņa karaspēks cieta vienu no smagākajām sakāvēm visā Baltijas vēsturē. Pirms 750 gadiem žemaišu un kuršu uzvara bija tik nozīmīga, ka tā ietekmēja visu turpmāko vēstures gaitu. Protams, kā jebkurš tik sens vēstures notikums tagad pēc gadiem tiek skaidrots dažādi, un tā nianses vēl joprojām ir brīžiem pretrunīgi skaidrots un vēl joprojām galīgi nav izpētīts. Taču ir nenoliedzams tas, ka Durbes kauja parāda vienu no Baltijas tautu galvenajām vērtībām, parāda to, ka Baltijas tautas vienmēr ir bijušas gatavas cīnīties par savu neatkarību un vienmēr ir bijušas gatavas būt pašas saimnieki savā zemē. Liktenis Baltijas tautas nav sargājis ne toreiz, viduslaikos, ne arī vēl pavisam nesen, 20. gadsimtā. Jo vienmēr ir bijis kāds, kurš ir gribējis saimniekot mūsu zemē, vienmēr ir bijis kāds, kurš ir gribējis noteikt šeit savu kārtību. Taču, lai cik sarežģīti būtu bijuši laiki, mūsu tautas nekad nav zaudējušas savus alkus pēc neatkarības. Un šīs alkus pēc neatkarības un brīvības mēs apliecinājām gan 750 gadus atpakaļ, gan 20. gadsimta sākumā piedaloties brīvības cīņās, gan arī vēl salīdzinoši pavisam nesen, tikai 21 gadu atpakaļ, kad mēs bijām spējīgi izveidot dzīvu cilvēku ķēdi no Tallinas līdz Viļņai, kas vēlreiz nodemonstrēja visai pasaulē mūsu vēlmi atgūt neatkarību, kas nodemonstrēja visai pasaulē to, ka Baltijas tautas spēja vienoties kopīgi mērķa sasniegšanai. Es domāju, ka mūsu tautu lielākā vērtība ir tā, ka mēs esam spējuši parādīt, ka nozīmīgos brīžos mēs vienmēr esam varējuši vienoties kopīgi mērķi labad, un mēs esam spējuši uzvarēt pat tad,
ja mūsu pretinieks liekas neuzveicams. Es esmu gandarīts, ka arī mūsdienās Latvijas un Lietuvas saites ir ļoti, ļoti ciešas, un tās veido ne tikai mums kopīgā baltu izcelsme, ne tikai mūsu līdzīgās valodas, bet arī kopīgas intereses, kuras mēs esam gatavi kopīgi aizstāvēt. Mēs vēlreiz un vēlreiz pārskatot un pāršķirstot daudzās vēstures lapus, varam atkal un atkal apzināties to, ka mums ir jāturas kopā, jo mēs tikai kopā varam būt stipri, tikai kopā mēs varam sasniegt savus mērķus, un mūsu spēks ir vienotībā. Un es gribētu cerēt, ka šis akmens būs ne tikai simbols mūsu vienotībai pirms 750 gadiem, bet tas arī simbolizēs to vienotību, kāda ir nepieciešama, lai mēs arī turpmāk varētu pastāvēt viens par otru, lai mēs arī turpmāk varētu viens otru aizstāvēt, jo, kā teica Rainis, mēs mazi cilts, mēs būsim lieli tik, cik mūsu grib. Paldies! Žvakes už žuvusių žmonių atminti. So this